ielu. Ieim! Albert! Ak, Dievs! Albert! Tev ir bērns? Bērns? Mans, bet ne mans. Edgara un Mirgas bērns. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Ka mēs neaizbraucām, Liepa brauca projām un aicināja mūs līdz, bet redz, kā sanāca. Ulvi ir dezertējis un tu esi atgriezies. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Izstāsti. Kas toreiz īsti notika? Tas mežsargs. Atceries? Tas, ko satikām pa ceļam uz Marijas būdu. Tikai viņš varēja zināt, ka mēs esam tālajā pļavā. Pārdevies sarkanajiem mauka. Ielaidās lapās. Šofers pazūd, laikam negribēja braukt uz plašajiem dzimtenes laukiem. Viņam vajadzēja kādu, kas prot braukt, un tādu mēs pagastā bijām tikai 3. Un tu? Tu, Albert, brauc viņiem līdz, bet mājās neiegriezies. Kādas mājas? Zem šautenes stobra. Man es toreiz būtu palicis tur, uz tālajās pļavās, vai arī tagad atrodas šeit. Tev blakus. Tu tik ilgi biji prom. Es esmu novecojusi. Neredzu. Un tās dažas grumbiņas tev pat piestāv. Edgars ir kritis. Mirga dzīvo mūsu mājā. Izskatās, ka Jānis ir viņā ieskatījies. Zini? Tu esi mainījusies. Uz labu. Enijs arī vairs nav. Naids ir nomiris. Es zinu. Es zinu, ka man vajadzēja ar viņu izlīgt agrāk, bet ko nu vairs? Toreiz mēs savu atgriešanos mājās nepaspējām nosvinēt. Sarīkosim tagad balli! Balli par godu tavām medaļām? Nu, pastāst, par ko tad tev viņus iedeva? Šito sarkanās zvaigznes ordeni par vienu ģenerāli, kuru вывез из первых линий под сильным обстрелом противника. Nezinu. Kaut kā palaimējās abiem.
Bet pārējie arī par ievainotajiem. Tos jau nevar saskaitīt. Tas tak ir tas ceļš uz Nārbuļiem. Labdien, meitiņ! Labdien, saimniecīt! Labdien, biedrene saimniece! Ir, brauc vien. Uvē! Uvē! Es gan esmu Jadviga un sievišķis. Un kas tu tāda? Es esmu jūsu jaunā ziņnese. Tagad sācis 10. Manos pienākumos ir apziņot 10 mājas. Ak tā. Un kādas jaunas ziņas tad 10. atnesa? Man vajag gūvi. Nu, ko tad man sauc? Ko redz, to sauc? Man nav laika. Jaunajai varēja tik daudz rīkojumu, ka vairs nevar paspēt izvedāt. Kad es biju pagastā ziņnese. Labdien! Pavēsti no kara komisariāta. Jāparakstās te žurnālā. Vai klases biedrene lielā amatā tikusi? Tas arī ir viss. Labi. Sveikiņi! Nu, kāda ziņa? Ka jāiet Krievu armijā. Jēzus, Marija, ko te nu vairs? Fronti jau pāri. Mums. Bet līdz Berlīnai vēl tālu. Albert! No vienas armijas veiksmīgi aizbēgu. Varbūt pamēģināt arī no otras. Tad domā mežā? Es nezinu. Bet karš liekas iet uz galu. Iet gan. Un kurš būs uzvarētājs, tas ir skaidrs. Zini, tu varētu paveikties kaut kādas apmācības, kamēr tiks līdz frontei, būs jau cauri. Bet, ja ies mežā, atpakaļ sev nebūs. Padomā par mājiniekiem.
Mieru nu gan jums, Mišungs. Vācu laika TV kopā ar komunismu karogu. Kādu laiku tādas avīzes? Viendien bija vācieši, otrā dienā jau krievu zirgus atņēma. Un avīzes ir jātaupa. Iekuram un uz nagliņas arī vajag. Ja ticēt TV-jai, tad friči katru dienu iznīcina krievu lielgabals tādā skaitā brīnums, ka jau kāds ir palicis. Bet komunismu karogā. Sarkanās armijas uzvaras ģeniālā karavadoņa taram vadībā. Tu par visu ņirgājies, ja? 3 gadus es biju krievu pusē. Droši vien no viņiem samācījies. Mums ar te 2 tādi uzradušies. Pat Marijas un Enijas bērs pārvērta par mītiņu un Staļinu piesauc dievu vietā. No sirds sarkanie. Ir vai ne ķerti, vai karjeristi. Vārdiem es redzu cauri, tie ir tukši, bet darbi. Atceries, zeme? Protams, žēl, bet tā jau nebija mana. Kravas auto atņemšanas viņam nekad nepiedošu. Ak, Dievs, un tev bija jākaro viņa pusē. Kā citādi? Kara klausībai padots un cauri, kā uzciedināja. Sašautā šoferu vietā uz mašīnas. Tā 3 gadus vadāja ievainotās. Ceļi. Ietos saukt par ceļiem. Vēl bumbu un šāviņu bedres. Reiz gadījās pat braukt pa līķiem. Nobrodēt ceļu. Nevajadzēja to stāstīt. Nekas. Es vienkārši iedomājos, ka Ūvem tagad jāiet. Neuztraucies. Kā lai es neuztraucos, ka uz viņu šaus? Nu, ko tad nolēmāt? Jauksiet nost vai mēģināsiet salabot? Vēl jāpadomā. Zini, es toreiz pirms izvešanām tikai tevs dēļ uzbrīdināju. Kāpēc? Neuzdod dumjas jautājumus. Tu nekad neesi nožēlojis, ka izvēlējies ievu? Ne gan. Un es nereiz par manis iedomājis. Nu, ko tu klusē? Jā. Reizēm jau tevi atcerējos. Tu toreiz biji negodīgs pret mani. Kas pa lietu? Jā? Nu, labi. Viņš ir iemīts. Labi, ja? Nu, jā? Paldies. Atkal mēs 2 dienu palikam. Atkal.
Kurš pie kura ies? Neaizēju. Es neaizēju. Teikas kalpus, siltīs labs, kalpus, skaidra kāpāts, braucās kāpāts. Visas briesmas, lodas un slimības aizies tev garām, atkārto. Visas briesmas, lodas un slimības aizies tev garām. Nevis tev, bet man. Es jau saku tev. Nu, es nevaru, ja tu neņem nopietni. Tev ir jātic. Es ticu. Es ticu, ka ar mums viss būs labi. Vēl krustknābi māte nebūs izparējis bērnus, ka tie jau būs mājās. Ko? Tagad ir septembra sākums, un tu gribi, lai es karoju visu ziemu? Krustknābi perēja martā, bet karš beigsies līdz Ziemassvētkiem. Kā jūtu to saku? Un tu jūtīsi, ka es domāšu par tevi katru dienu, visu laiku, pat aizmigusi. Un es nāku ciemos pie tevis sapņos. Un arī vēstulē es apsolu, ka tu rakstīsi, kad vien varēsi. Es rīt tevi uz vilcienu nepavadīšu. Savādāk saprotu. Jā, laiks? Jā. Ar goju? Nē, kāpēc tā vaicā? Agrāk tu gulēji klusi. Kā pelīti. Es krāts, jā? Kad es guļu uz sāniem, man tirpst rokas. Tev nekādas līgas nav piemetušās? Tas savādi, bet karā neslimo. Salst, mirkst. Patiesi es nepiemetas. Laikam labas zāles. 100 grāmu. Nā, kungs, tā taču var nodzirdīt. Paldies Dievam, tu esi no tās elles projām mājās. Ja viņi jāsaka, ka tikai uz pāris nedēļām. Kā? Atpuska. Pagaid, tu esi vienreiz izglābies sveiks un vesels, atgriezies mājās un atkal atpakaļ? Albert, tu atceries, kā notika ar Edgaru? Tu atceries? Tu atkal man gribi pamest, jā? Nē, es tev pametis, nepametīšu. Nav citas izējas.
Es prātīgi. Palikšu, būšu dezertieris, man meklēs, atradīs, arestēs. Un tā tālāk. Esmu noilgojies pēc zemes, pēc zirgiem, arkliem, pēc kūtas smakas, pēc saimniecības. Ja nodosim visu, kas prasīts, paliksim pliki kā žurkas. Sūdzība. Šodien pagastājs tajā izpildu komitejā aprunāšos. Jā, tas būtu labi. Citādi mums ir jāizputa. Pie vāciešiem arī bija nodevs, bet Krievi uzlikuši vēl lielāks. Kāpēc tu to? Lai būtu svarīgāks. Frontiniekiem nedrīkst šādā. Frontiniekiem ir cieņa jāizrāda. Un nodevās ir jābūt atlaidēm. Kur lai saliek? Koffers būs par lielu. Kur viņš pēc tam ar to? Ieliec kādā maisā. Pēc pāris dienām viņiem tāpat izsniegs vešķis mešok. Visiem vienāds. Re, visas podziņas tagad sašūtas. Nu, es tev palīdzēšu, lai iet ātrāk. Stāvi! Mirla! Ei! Kāds šodien brauksim? Nebrauks neviens! Ko? Kad saka vecamam, lai Dievs man stāv klāt. Un visi svētie gari arī. Ņem. Nu, ko es tevi vēl sagaidītu? Sagaidīs vecumam kāda runa. Palūdz tikai, lai labie gari stāv klāt un sagaidīs. Es drīz atgriezīšos. Es iznākšu vēl pie Natiem. Kur tad Mirga nenāks atvadīties? Mirga nenāks. Mēs jau atvadījāmies.
Ew! Nezinu, pa kurām durvīm jānāk. Tur tā kā ir aizslēgts. Tieši tā. Aizslēgts ir. Tāpēc, ka Anna Janona pavada dēlu uz fronti. Tas viņu atļāva. Priekšsēdētāji. Un tad Čarņiku izsauc uz apriņķi. Vai jūs varat runāt ar mani? Tāpēc, ka man kā partorgam patreizajā politiskajā situācijā ir pat lielāka teikšana. Jūs esat komunists? Nē. Nu tad mēs uzņemsim. Tikko demobilizēsieties. Komunistu rezerves mums ir vajadzīgas, tāpēc, ka frontniekiem var uzticēties. Un, ziniet, visi raujas malā, pat kalpi, pilnīgi bez šķiriskās apziņas. Runā, ar ko gribi. Mēs divi bolševiki šeit. Es, izpildkomitejas priekšsēdētājs Biedrs Dundēls. Vēl trešais vajadzīgs. Tad varēs nodibināt šūniņu, tā kā demobilizējieties un nāciet, būsiet gaidīts biedri. Kas bija pa svarīgu runāšanu? Par nodevām. Ja šito visu nodod, tad Sēklas tiesa nepaliek. Labi. Kas labi? Ka Budžu saimniecība paliek bez Sēklas, lai izput. Tāda ir valsts politika. Budžu šķiras ienaidnieki, jāizsit viņiem ekonomiskais pamats no kājpakšas. Kāda Budžu? Tā ir mana saimniecība, frontinieka! Jūs aizmuguras žurkas, kamēr mēs frontē asins lejam jūs viens nos mūsu piederīgos frontiniekiem. Pienākas atlaides. Magā, tu te nebāz man degunā žurkas! Cauršautās plaušas parādīt, ko? Es biju tajās mājās, es zinu. Tu nemaz neesi saimnieks. Bet īstais saimnieks. Starp citu, ko tu Vācu okupācijas laikā darīji, ko? Bet tavs sievas dēls, kara gūstekņus, padomju cilvēkus eksploatēja vietējos kalpus līdz pat šai dienai. Skaista ģimenīte. Tādēļ nodevs nevis samazināms, bet palielināms, tieši tā kā te redzams. Un nedomājiet šmaukties. Kuļmašīnai līdzies pilnvarotais pierakstīs katru izkulto maisu. Frontei vajadzīga maize. Bet frontiniekiem tiga. Un ko lai es sievai saku uz fronta aiziedams? Pieprasa savu zemi. 10 hektārus var dabūt, lai kopējā platība samazinātos. Ja ir pieauguši ģimenes locekļi, lai arī pieprasa. Zemes reforma būs, lielās saimniecības sadalīs tik un tā. Jā. Tūlīt. Uve? Nāc ārā, kamēr vēl es šeit. Nāc, Uve, maisa. Kas ir? Nāc. Nāc augšā jāraksta pieprasījums. Kas jāpieprasa? Zeme.
Nārbuļu zeme. Pagaid, Albert, nāc ātri. Albert, paskaidrošu vēlāk. Neviena cilvēka. Kā čekā. Nemūda. Nāc. Vārdu un uzvārdu skaidri. Paldies. Jūs varat iet. Bet tu pagaidi. Mēs rīkosim organizētu jaunās ražas nodošanu valstī. Būs brauciens kolonnā ar sarkano karogu priekšgalā. Tu uzvilksi gimnas ķorku, tāpat kā šodien, ar visiem ordeņiem. Tā smuki. Un es paziņošu avīzē, lai nofotografē. Es pastīšos, varbūt kādu drusku nodevu varēs nomest, bet nedaudz. Frontē vajadzīga maize. Mirga atradusies. Kur tad tu visu laiku biji? Kā vai tu jāatskaitās? Mājās neviens to neprasīja. Ja vajag kaut ko darīt, pasaki. Mīļā. Saimniecībā cilvēkam pašam jāredz, kur roku pielikt. Darba ir daudz. Pieskat vismaz bērnu. Nu, nepārmet viņai. Mirgiņ, nāc, es tev kaut ko parādīšu. Nāc, es tev kaut ko parādīšu. Otrs zobiņš nāk. Redzi, tur augšā tā baltā strīpiņa. Nu, maziņa jau ir, bet nāk. Nāk zobiņš. Mums ir divi zobiņi. Ko? Jā. Nu, dod sauju. Dodam sauju. Nu, tā dāvana par pirmo zobu. Tā dāvana par otro zobu. Nu, veikalā jau neko dabūt nevar, bet sudrabs paliek sudrabs. Un bērnam uz pirmajiem zobiņiem jādāvina sudrabs. Kāpēc? Vecmāmiņa neko tādu nestāstīja. Nu, vai tad jums mājās bija sudrabs sakrāts? Nezinu.
Es biju tur aizgājis. Es parunājos ar mammu un veco mammu. Jā! Viņas vēl joprojām tur ir. Cik labi būtu dzīvot vecajā mājā. Nu. Jā. Nu, kas? Kas tad nu par svētkiem? Tad karš beidzies, kas sagaida man ar puķiem, kā uzvarētāji. Man palika tik skumji. Tā gribējās tev ātrāk satikt. Kas tas ir, ko tu viņam kājas? Meža stēpekņu ziedputekšņi. Mierīgs. Viņi neļauj brūcēji sulot un neveidojas arī cieta krevela, kas pēc tam plaisā un sāp. Brīnums, kā zirgs tev klausa. Vai tikai nebūs viņa nobūrus? Kā man tas rievis. Jo 1. klasē man visi saukāja par burvis meitu no raganu mājām. Jā, es kaut ko protu, vecmāmiņa rādīja, stāstīja. Es pati skatījos, bet tas nav tā, kā jūs visi domājat. Zintis nenāk ne no vēlna, ne no dieva. Kāpēc ārstus neviens nesauc par burviem? Vai tad viņi netaisa brīnums, viņi saredz slimību un ārstē? Neņem ļaunā. Es taču tev neko nepārmetu. Es zinu, ne jau tāpēc ar to dusmājos. Ko lai dara, ka es esmu tikai es? Melni drīz varēs laist laukā. Viņam jāizkustina savas lielās kājas. Ja viņš nedosies rokā? To atstāja manā ziņā. Es pateikšu, kad sakas varēs likt kaklā. Es tev nācu paprasīt, vai tu nebūtu ar mieru pasēdēt uz graudu vezumu, braucot uz pilsētu. Menardam ar Jadvigu jāpalīdz kūšanas talkā, un Alberts apsolījies vest drusku saimnieces vezumu. Viņiem jau tagad vairs nav nevienu vīriešu. No rīta jābūt pie izpildu komitejas un pagastu saimniekiem jātaisa teātris ar sarkanu karogu vezumrīnas priekšgalā. Labprāt, man patīk teātris.
Paklau, Jāni. Daudz labumu no tā nebūs. No kā? Nu, tagad uzģēbi formu. Es jau esmu saimnieks, ne tu. No manis prasa nodevas. Nekādas atlaides mums nebūs. Neesi tik drošs. Tam, ka tu ar Uvi karojat Krievu pusē, ir daudz mazāks svars nekā tam, ka Edgars kritis cīnoties pret Krieviem. To viņams nepildīs. Lai kā tu viņam arī līstu. Bet tomēr dažas sēklas maisas man izdevās paslēpt. To pilnvarnieku tu vareni piedzirdīji. Taču es neko labi neparedzu. Ja ar mums notiek tāpatās kā ar citiem saimniekiem 41. gadā. Kad tev jāatgriežas daļā? Pēc 3 dienām. Tava sieva teica, ka tu esot pazudis. Kā viņa nezināja, ka esi latviešu divīzijā? Tā gadījās. Nestāsti, tāpat vien nekas negadās. No kura gada? No paša sākuma 41. Kā savoda fiču smaku, tā aizgāja. To tu pareizi sāki. Bet kad tu budžos ieprecējās? Tolaik jau vēl budžu nebija. Kā nebija? Tikai tā nesauca. Bet pie mums Krievijā vajadzēja tev kaut ko šaujamo iedot. Pašam nav? Nē, kāpēc? Te taču nav fronta. Nē! 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 Šitais sils man nepatīk. Apstājies. Jā, nav laba vieta. Sagaidīsim pārējos. Iztiepošies gara rinda. Jāni, kā lai es tev palīdzu? Stāvi! Stāvi! Mierīgs! Mierā! Mierīgs. Kā tev ir? Dikti saspiests? Tur uz plakans esmu. Kur zirgs? Kur brūnis? Es nezinu. Cerēsim, ka būs aizskries uz mājām. Jā, uz bijušām vai tagadējām. Varbūt uz fronti. Lēnām, lēnām. Nu? Zirgs pieturi! Neaizvans steidzami uz miliciju. Halo! Milicija man steidzami ātri! Halo! Milicija! Jā, mēs vedām graudus uz Zagots Kod Zirno. Uz mums šāva no meža. Ko? Es? Zemnieks? Pilnvarotais aiz durvīm, viņš ir sašauts.
Man jāgaida, ka... Jā. Jā. No pagastmājas es zvanu. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Vēslota mūžas laukā, saslaucīt. Vēslota mūžas laukā, nevarējus saslaucīt. Saslaucīt, saslaucīt, nevarējus saslaucīt. Ieriņa! Robert! Ak, Dievs! Robert! Tev ir bērns? Bērns? Mans, bet ne mans. Edgara un Mirgas bērns. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Ka mēs neaizbraucām, Liepa brauca projām un aicināja mūs līdz, bet redz, kā sanāca. Uvi ir dezertējis un tu esi atgriezies. Paldies Dievam! Paldies Dievam!
Kas toreiz īsti notika? Tas mežsargs. Atceries? Tas, ko satikām pa ceļam uz Marijas būdu. Tikai viņš varēja zināt, ka mēs esam tālajā pļavā. Pārdevies sarkanajam mauka. Ielaidās lapās. Šofers pazūs, laikam negribēja braukt uz plašajiem dzimtenes laukiem. Viņam vajadzēja kādu, kas prota braukt, un tādu mēs pagastā bijām tikai 3. Un tu? Tu, Albert, brauc viņiem līdz, bet mājās neiegriezies. Kādas mājas? Zem šautenes stobra. Man es toreiz būtu palicis tur, uzstāvējās pļavās, vai arī tagad atrodas šeit. Tev blakus. Tu tik ilgi biji prom. Es esmu novecojusi. Neredzu. Un tās dažas grumbiņas tev pat piestāv. Edgars ir kritis. Mirga dzīvo mūsu mājā. Izskatās, ka Jānis ir viņā ieskatījies. Zini? Tu esi mainījusies. Uz labu. Enijs arī vairs nav. Naids ir nomiris. Es zinu. Es zinu, ka man vajadzēja ar viņu izlīgt agrāk, bet ko nu vairs? Toreiz mēs savu atgriešanos mājās nepaspējām nosvinēt. Sarīkosim tagad balli. Balli par godu tavām medaļām? Nu, pastāst, par ko tad tev viņus iedeva? Šito sarkanās zvaigznes ordeni par vienu ģenerāli, kuru бил из первых линий под сильным обстрелом противника. Nezinu. Kaut kā palaimējās abiem. Bet pārējie arī par ievainotajiem. Tos jau nevar saskaitīt. Tas tak ir tas ceļš uz Nārbuļiem. Labdien, meitiņ. Labdien, saimniecīt. Labdien, biedrene saimniece. Ir brauc vien. Uvē! Uvē! Es gan esmu Jadviga un sievišķis. Un kas tu tāda? Es esmu jūsu jaunā ziņnese. Tagad sācis 10. Manos pienākumos ir apziņot 10 mājas. Ak tā. Un kādas jaunas ziņas tad 10. atnesa? Man vajag guvi. Nu, ko tad man sauc? Ko redz, to sauc? Man nav laika.
Jaunajai varēja tik daudz rīkojumu, ka vairs nevar paspēt izvedāt. Kad es biju pagastā Zinnese. Labdien! Pavēst no kara komisariāta. Jāparakstās te žurnālā. Vai klases biedrene lielā amatā tikus? Tas arī ir viss. Labi. Sveikiņi! Nu, kāda ziņa? Ka jāiet Krievu armijā. Jēzus, Riku, te nu vairs. Fronti jau pāri. Mums. Bet līdz Berlīnai vēl tālu. Albert! No vienas armijas veiksmīgi aizbēgu. Varbūt pamēģināt arī no otras. Tu domā mežā? Es nezinu. Bet karš liekas iet uz galu. Iet gan. Un kurš būs uzvarētājs, tas ir skaidrs. Zini, tev varētu paveikties kaut kādas apmācības, kamēr tiks līdz frontē, būs jau cauri. Bet, ja ies mežā, atpakaļ sev nebūs. Padomā par mājiniekiem. Ir nu gan jums mišungs. Vācu laika tēvī kopā ar komunismu karogu. Kādu laiku tādas avīzes? Viendien bija vācieši, otrā dienā jau krievu zirgus atņēma. Un avīzes ir jātaupa. Iekuram un uz nagliņas arī vajag. Ja ticēt tēvijai, tad friči katru dienu iznīcina krievu lielgabals tādā skaitā brīnums, ka jau kāds ir palicis. Bet komunismu karogā. Sarkanās armijas uzvaras, ģeniālā karavadoņa tam vadībā. Tu par visu ņirgājies, ja? 3 gadus es biju Krievu pusē. Droši vien no viņiem samācījies. Mums ar te 2 tādi uzradušies. Pat Marijas un Enijas bērs pārvērta par mītiņu un Staļinu piesauc Dievu vietā. Mums ir sarkanie. Ir vai ne ķerti? Vai karjeristi. Vārdiem es redzu cauri, tie ir tukši, bet darbi. Atceries? Zeme. Protams, žēl, bet tā jau nebija mana. Kravas auto atņemšanas viņam nekad nepiedošu.
Ak, Dievs, un tev bija jākaro viņa pusē. Kā citādi. Kara klausībai padots un cauri, kā uzciedināja. Sašautā šoferu vietā uz mašīnas. Tā 3 gadus vadāja ievainotas. Ceļi. Ietos. Sāk par ceļiem. Vēl bumbu un šāviņu bedres. Reiz gadījās pat braukt pa līķiem. Nobrudētu ceļu. Nevajadzēja to stāstīt. Nekas. Es vienkārši iedomājos, ka Ūvem tagad jāiet. Neuztraucies. Kā lai es neuztraucos, ka uz viņu šaus? Nu, ko tad nolēmāt? Jauksiet nost vai mēģināsiet salabot? Vēl jāpadomā. Zini, es toreiz pirms izvešanām tikai tev uz dēļ uzbrīdu.